Jā, liels prieks šeit būt. Labrīt klātesošajiem un arī tiem, kas mūs šobrīd skatās tiešsaistē. Un arī paldies milzīgs Altum par šādu tehniskā semināra sagatavošanu. Teiksim, varbūt es būšu tā persona, kas pateiks, negluži, ka viss ir slikti, bet mēģināšu pievērst uzmanību papildus aspektiem. Ne tikai energoefektivitātei kā būtība, ietaupīt resursus, tērēt mazāk atjaunot īpašumu, celtā vērtību un tās lietas, bet arī pievērsīšu uzmanību tam, ka mūsu ēku tehniskais stāvoklis, kaut arī šobrīd ir tā, visi esat dzirdējuši, katru sēriju ekonomikas ministrija daudz dzīvokļu ēkām pārbauda, taisa izpētes un tad, protams, nāk klajā ar secinājumiem. Tad tie galvenie secinājumi jau ir, ka mūsu tās ēkas, kas ir celtas padomju laikos, viņas ir drošas dzīvošanai, bet viņām ir nepieciešama uzmanība. Un visās no šīm 9 sērijām, kas ir pārbaudītas, tas rezultāts būtībā ir vienāds. Ēkas ir drošas dzīvošanai, eksploatācijai vēl derīgas, un tad ir tāds komats, bet. Un tās lietas, kas ir aiz komata, ir novērots tas, ka pārvaldīšanā ir bijušas problēmas, ir ielaists zināmas kaites, saprotam apstākļu dēļ. Pie tiem arī mēs ļoti intensīvi strādājam, arī tā skaitā šobrīd Saeimā. Arī šodienas tehniskajā seminārā būs informācija par jauno kārtību, kā pieņemt ēku kopīpašniekiem lēmumus. Un, lai veiktu ne tikai energoefektivitātes pasākums, bet arī faktiski mūsu dzīvojamā fonda atjaunošanu. Jo tas lielais jautājums mums visiem ir dzīvojamā fonda dzīves ilgums un tā pagarināšana. Tātad galvenās lietas, kas ir ietekmējušas, protams, tie klimatiskie apstākļi, ja mēs paņemam, kad ir bijusi kaut kāda eksploatācijas laikā neizdarītie darbiņi vai kaut kas, kā saka, vēl nav krīzes risinājums nepieciešams, bet kaut kas bijis noticis, tad attiecīgi klimatiskie apstākļi daudz vairāk ietekmē šo ēku tehnisko stāvokli. Protams, arī, ka kvalitāte tajā laikā būvniecības prasības nebija tādas kā šobrīd, kā mums pārbirokratizētas, bet tā pašā laikā stingras un drošas. Un arī šie tehniskie defekti laika gaitā parāda sevi. Bet mehāniskā stiprība šobrīd ir šīm ēkām, teiksim tā, viņas ir drošas, bet jebkurā brīdī tas viss var mainīties. Un īpašu uzmanību es gribētu pievērst tām lietām, kas ir bijis lielākā vai mazākā mērā vienojoši visām šīm ēkām. Tā tad ir balkona nesošās konstrukcijas, jumta klājas, jo daudzām ēkām ir vēl šie, teiksim, bitumena segumi un tie laika gaitā saules un klimatisku apstākļu ietekmē nolietojās. Un tad jau notiek tāda lieta, kā šie lietus ūdeņu iekļūšana, un mēs dzīvojam valstī, kurā temperatūras mainās, un tajā brīdī, kad temperatūras mainās, viņas gan sasalst šis ūdens, gan atkūst un plēš jau kopā jau nesošās konstrukcijas vai arī fasādes bojā. Kā tad tas izskatās? Bieži vien arī mēs, kā politiskie pārstāvji dabūnam, esam spiesti stāstīt par to, ka ir situācijas, kur ir nokrituši balkoni un skaidrot, ka tad tas ir tomēr visu dzīvokļu īpašnieku pārvaldnieku arī atbildība uzturēt savu privātu īpašumu labā stāvoklī, bet mums ir arī jābūt proaktīviem un jāvērš uzmanību, kad dabā apsekojot, mēs redzam, ka laika zobs un mūsu klimats nav žēlojis. Līdz ar to ir jāizmanto visi risinājumi un arī iedzīvotājiem ir jāstāsta par to, ka šādi atstāt nedrīkst. Māja nesabruks, ja nokritīs balkons, bet, ja kaut kas tāds notiks, tur var būt cietušie, un tā jau ir būtiska bīstamība, par ko ir jāstāsta un jāinformē katrs no dzīvokļu īpašniekiem. Un
ir jāapņemās arī katram tas, ka tas ir mūsu īpašums. Tas ir mūsu kopējs īpašums, mēs visi tur dzīvojam. Kā jau arī minēju, šis jumtu jautājums, un tas jau ir, teiksim, tāds, kas ir ļoti augsts risks arī visai ēkas stiprībai laika gaitā, jo ja šie ūdeņi iekļūst jau, teiksim, kā te redzams, jau infiltrācija notiek, ir sākusies drupšana, šeit jau ir daudz kritiskāk, kas jau faktiski pirms avārijas stāvoklis. Un šīm lietām arī nama apsaimniekotājiem un arī pašiem īpašniekiem, ja rodās kādas bažas, ir jāpievērš uzmanība, lai viņus maksimāli ātri novērstu un samazinātu šīs ietekmes. Fasādes tieši tas pats. Lietas ūdens, klimatiskie apstākļi, iespējams laikā nesaremontētas notekūdeņu sistēmas, kas ir jumta notekas. Un, protams, ka veidojās ne tikai estētisks plaisas, bet viņas jau faktiski var atdalīties fasādes elementi. Bet tam visam ir arī risinājumi. Un te arī milzīgs paldies Altuma kolēģiem, ministrijas kolēģiem, arī visiem tiem, kas ir iesaistījušies šo programmu dizainā. Un tas lielais risinājums ir saucamā dziļā renovācija. Un arī par šo tas aicinājums būtu runāt gan ar kaimiņiem, gan ar nama apsaimniekotājiem, lai šo dziļo renovāciju veiktu. Tas faktiski nozīmē, ka iespēja apvienot ēkas energoefektivitātes celšanu ar visiem nepieciešamiem remontdarbiem, kas nākotnē arī novērsīs šī, teiksim, tāda, ja drīkst svešvārdu, negatīvā trenda turpināšanos. Paldies! Un veiksmīgu šodienas semināru. Un atceramies, ka mūsu īpašums ir mūsu rokās, bet valsts ir arī gatava palīdzēt, investēt, atbalstīt gan lēmumu pieņemšanas procesos, gan normatīvu aktu grozījumos, jo mums 2050. gadā faktiski dzīvojamais fonds viss būs virs 100 gadiem. Un ja mēs neko šodien nedarīsim, tad ir potenciāli iespēja, ka pēc gadiem jau līdz pat 30% dzīvojamā fonda vairs nebūs ne ekonomiski pamatot, nekā citādi investēt viņā, lai to atjaunotu. Tā kā šie ir tā dzīves realitāte, varbūt tā sliktā daļa, bet viss nav vēl slikti. Bet galvenais darbojamies, daram, sadarbojamies un ejam uz priekšu. Paldies! Paldies!